Tā, sveiki visiem, šeit atkal kanāls Gods kalpot visai Latvijai ar 20. epizodi, un jā, kā es te atgādinu, mēs te runājam lietām, kas varētu uzlabot situāciju Latvijā, lai cilvēki nebrauktu prom, galvenokārt jaunie cilvēki nebrauktu prom, nepamest Latviju kā ekonomiskie bēgļi uz stiprākām ekonomikām, un tā, lai Latvijā veidotos kāda kvalitatīvāka šī ideoloģiskā bāze, un jā, un visāda veida, teiksim, kaut kādas lietas iet uz augšu, un kāpēc es arī tur iepriekšējā epizodē runāju par tām dievu pārdošanas franšīzēm. Šoreiz atkal gribētu tā pieskarties atmodas tēmai. Kā mēs zinām, vismaz tajā kristīgajā kultūrā, kas ir Latvijā, mēs arī dažādi tie pravietojumi, ka Latvijā būs atmoda. Tāpēc arī es par to konsultējos vispār dažādos līmeņos ar to, kas tad īsti kāda viņi tur būs un kas tas vispār ir. Un, jā, mēs zinām, tur notiek tāda tā kā lūkšana dievkalpojumi par atmodu Latvijā, un tāpēc arī varbūt notiek visādas lietas, lai tas tā kā sāktos šī atmoda. Jā, tā kā, kas tad īsti ir atmoda? Atmoda jebkurā gadījumā ir kaut kas tāds, ka mēs tā kā pamostamies, un kaut kāda zemāka līmeņa, ka mēs ieejam kaut kādā augstākā aktivitātē, augstākā līmenī, saprašanas līmenī, jā, un tas tā kā mēs pamostamies no tāda dzīvnieciskā līmeņa, pieņemsim, mēs visu laiku tur darbojamies, tur ēdam, pieceļamies, ejam uz darbu un nākam atpakaļ, rūpējamies par savu ģimeni. Tas, pieņemsim, tāds pamat līmenis, un tad, ja mēs kaut kā, ja saka, kad ir atmoda, tad mēs kaut kā pamostamies. Mums pamostās varbūt kaut kādas spējas, kaut kāda augstāka saprašana, tad jau mēs spējam kaut kādus ģenerēt augstākus rezultātus, redzēt kaut kādas tālākas vīzijas un tā kā ģenerēt kaut kādas jaunas sasniegumus, jaunas kaut kādas foršas lietas, jā, tā varētu būt atmoda, ja, ka mēs tā kā pārslēdzamies kaut kādā vēl jaudīgākā līmenī un darbojamies, jā, tas pats varētu teikt, un mēs realizējam, teiksim, savus sapņus, mums ir daudz enerģijas vai savus ieceres, jā, mēs esam tā kā brīvi to darīt, jā. Mums bija redzams, jā, tajā politiskajā atmodā, kas bija 90. gados, jā, ka mēs no tā komunisma. Mums bija jaunas iespējas darboties kapitālismā un tādā demokrātijā, un tā kā pilnīgi maiņa, jā, tas arī tā kā, jā, no tāda stāvokļu stādu, jā, tu tā kā saprotas, notiek tāda atmoda, un tā kā tās visas lietas, un tā atmoda, kā viņi tā kā izskatīsies, tā arī viņi izskatīsies, jā, tā visos līmeņos, tā kā visās nozarēs, vai visās, vai kaut kādās atsevišķās vairāk, atsevišķās mazāk būs tāds, jā, lielāks uzrāviens, tas enerģijas un tāds jaudas saprašanas pieplūdums, jā, tādā veidā, un tas, un kas varētu tur izraisīt to atmodu, tas pats, kas mums te notiek tādas kara šausmas, jā, draudi par kara šausmām, tas varētu būt iemesls, jā, ka visi tur bailēs un nezinu, kas tur notiks, jā, kaut kāda tāda ārēja apstākļa, tā es tā kā redzu, ka tas varētu iespaidot šo tā kā atmodas tā kā rašanos, jā, jo tas visi tie apstākļi, visi tur baidās, kas būs, mēs neesam gatavi karot, mums ir jābruņojās, mums ir viss kaut kas jāizdomā, jāgatavojas karam, ja mēs neesam gatavi karam, mūsos ir bailes, jā. Mums jāgatavojas, mums jāpaukstina savs šais te līmenis, vispār, visi līmeņi jāpaukstina, lai sagatavotos karam, jā, tur, tas tā kā jāmobilizē visi iespējamie resursi. Un tas varētu arī izraisīt šo atmodu, jā, tas īstenībā atmoda, tas skaisti, tas ir forši. Jā, es apmēram izstāstīju, kas tas varētu būt. Tā kā, jā, paldies, ka klausāties, ka sekojat līdzi, jā, ka esat daļa no šā visa, tā kā, jā, davai, labi, esam stipri, daram savas lietas, labi, ok, čau.